priekšā kaut ko kāpina. Jāpafilmē. Skatās, Džeks nav atlaidis, galīgi nav atlaidis. Malacis Edgars izskrēja svētdien Meža parkā PB. Turpina gatavoties. Lūk arī motivācija man, kāpēc skriet. Heisā! Pagājuši jau kaut kādas 3 dienas kopš svētkiem, jeb kopš tā, kas nenotika. Rīgas maratons. Neko. Paņemta vakardiena brīva diena. Šodien atkal jāskrien. Nevar jau mājās nosēdēt. Tā kā atbilde tiem, kāpēc vispār jāskrien, tik rudens, augsts vējš, līst, tūlīt ziema būs. Mēs to daram sev, savai veselībai. Galvenokārt. Tad jau ir citi mērķi. Cīņa ar kaimiņu, cīņa ar labāko pagastā, valstī un tā tālāk. Šodienas uzdevums, jeb treņa improvizācija, vienkārši paskraidīt, nezinu, kā 12-14 km un iekļaujot pāris mazos kalniņus. Tas mums ir tuvākie uz Beberbeķa ezeru. Šādu treņu sen neesmu izmantojis, bet viņš ļoti veselīgs kājām. Sanāk skriet gan augšā, gan lejā. Tāds neliels fizo vienlaicīgi. Kādi 5 kilometri pa panktakiem noskriet. Pilnai laimē arī lietus, bet man tas netraucē. Īstenībā patīkami. Tā kā vēl paliek kādi 3,5 km līdz mājām. Mums nedaudz ir 14 km. Tad jāaptais fizo. To, ko vēlams darīt visiem rudenī. Nedaudz arī ziemā. Gatavoties nākamai sezonai. Sezona jau būs. Tagad kādam varbūt nav mērķis. Kam gatavoties. Ļoti labi. Mērķiecīgāk, ilgāk gatavosties. Labāks rezultāts.